Labrīt. Jauka diena jau ārā. Ejam brokastīs. Šitā viesnīca laikam gaidīja, ka mēs viens te tikai būsim, jo mums ir tikai viens brokastu talons izrādās. Glorija aizgāja skaidroties ar šitiem te, kas te notiek. Kāds te visādas interesantas lietas. Jākrāmā šķīvī. Tā, top brokastis. Un rekāds mums būs skats. Tur stābi priekšā, bet šodien Fudži ir tīrs un brīvs. Mums šodien ir ņem, ko gribi un cik gribi. Un, mēs paņēmām, ko gribam un cik gribam. Labs skats. Mašīna brauc malā. Stābu vajadzēja vēl nojaukt. Šitam pieņemt. Tā, šis ir slavenās fermentētās pupiņas. Es atceros, pirms gadiem 10 viņas ēdu. Tas bija diezgan interesanti. Es uzzināju, ka viņas ir jāēd ar rīsiem. Tā kā šodien es mēģināšu viņas apēst ar rīsiem. Ui, smarža. Pēc kāds pašo? Tā kā pupiņas fermentētas. Ļoti tāds, ko izteica. Šefavosti. Ui. Un tie matiņi, ka visi ir valkās līdzi. Kādus piediņus vēl arī pa maksimumam. Liekam visu klāt. Izteic pa piedamu. Nezinu. Tu neredzēsi tavas rokas. Sojas mērce. Un kaut kas cits, kas cerams uzlabos garšu. Tev viņas negaršo vai? Sīneps. Toreiz tajā vietā bija vienkārši viņas izliktas bez garšvielām. Nekā viņas tā kā stēpās. Ir liela iespējamība, kad es tikai vienu kumosu pagaršošu. Priekā. Viņš ir kā? Atceros, es viņas garšoju pretīgāk. Jā. Ļoti labi garšo. Tu vienkārši ātri noveco. Zini, tā kā, jo vecāks, jo sliktākas lietas labāk garšo. Vai ne? Kaut kas tāds ir. Labi, paldies. Es izēdīšu šito un tad ķeramies pie nākošā. Un tad es Elsa un mēs kā Glorija šito. Nē. Labi. Tad šī ir gaļas bumbiņa ar šiem pupiņām pa vidu. Laba. Šī ir laba. Frī kartupeļus ar ilgpulīšiem ēst ir izaicinājums. Šī te omota ir super salda. Šāds tā helikopteris mums te pievienojās. Viņš tur apstājās. Vispār diezgan daudz helikopteru lidinās un kursē. Tāda militārā bāzē. Jā, mēs vakar pagājām garām militārajai bāzē. Diezgan liela viņam īstenībā bija. Izslēdzot viņa. Šitas īstenībā varētu būt rāmens tāds vienkārši. Ar aļģēm. Sametu divas dažādas aļģes. Tās, kas bija sausas un tās, kas jau bija mitras. Tā kā visu, ko vien var ielikt, ieliku. Vispār, ko es zinu, ko var ielikt, ieliku. Šitais te ir rolls tā kā ar gaļu. Garšīgs. Šitai būtu jābūt ziltiņai. Laba, tikai man nav ne jausmas, kas tas ir par dzīvnieku. Un tā ir zivs, bet kas pa zivi. Bet karšīgā. Viņai asaku nav nekribatiņas. Tu viņu beigās visu arī apēdi, vai? Visu nē.
Jā, tā kā saskāpes kaut kas. Fermentēts. Tā kā mēs tāpēc šitādu spūdēts. neēstu. Jā, tā kā mēs šitādu, šis būtu tā kā pikts un pagalvam. Vai ne? Par akciju blakus sēž. Nu, come on! Ēt. Tu neizkrāmēji viss. Ļoti labi doma. Nu, kā ir? Es tvaru, vai ne? Bet vai ēstu? Pamaz jauku. Tu vari nejaukt, es tev savējās varu iedot. Nē, tavs ir pārjauktas. Man vajag manu proporciju. Jā. Viņi tiešām ir tikai jēla. Un labi, šitā ir actually jēla. Es atzīšos, I fucked up. Es tev olu. Vienkārši jēla olu ar rīsiem. Nebūs. Neglītais kaujas lauks pēc. Kam glītāks, kam netik ļoti. Tā mūsu otrai viesnīcai. Fuji tiek aizsaktas. Tiek domāt, ka tur var. Haks. Viņa te pāri. Tā bija mūsu viesnīca. Tas bija veikaliņš, kurā bijām. Bildes tie viesnīcē. Tā šeit izskatās dienas laikā. Mums vajag iztaisīt bildes. Lūk, kādas notek grāvīši maziņi. Ar kāpnītēm, lai tu vari iekāpt un iztīrīt. Jā. Tas logo ir kaķēns, kaķene, kur ir nes kaķēns. Likās ļoti interesants logo. Jūs arī tagad redzējāt. Un šitie mums liekas, kad ir rīsi. Vismaz pēc apstādījumiem tādi izskatās. Glorija vakar konstatēja, ka viņas var arī aplūdināt, ja grib. Tā kā tie jau viens lauks vairs nav. Bet mēs pēc tā paliekam, ka tie ir rīsi. Un vēlāk būs zaļās tējas tīrumi. Jo vakar tumsā arī redzējām. Un re, kur ir saules paneļu ferma, nezinu, laukums, plantācija. Sauc kā gribi. Glorija rāda mērogu ceļam, stabam un visam, kas dārgs. Parādīt, mums aiz muguras ir militārā bāza. Šeit ir pilns ar tankiem. Un tā kā tur arī tagad fonā var dzirdēt varbūt viens tanks, ka normāli brauc. Tā kā ir... Mēs jau ejam, mēs vakar gājām šitai bāzē garām un tagad ejam. Un te ir diezgan daudz, tā kā viņa ir anormāli liela. Dodamies uz alām. Ir kāds koks, krūms, kādi ziedi. Pašāvām garām norādē. Aizgājām bišķi tālāk, bet nedaudz. Tā kā drīz jau būs abas. Samaksājām 300 jēnu, dabujām biļetes un ejam caur Torī vārtiem uz alām. Tur ir vesela grupiņa. Tas, ko stāstīju, atstāja sliktos... Novēlējums. Pareģojums. Cik, jā, laimītas sliktās. Re, kāda tēla. Ejam iekšā. Te ir propaganda pa šo alu. Viņa ir veidojusies 10 000 gadus atpakaļ no lavas izvirduma laikā. Mēs esam te un tad te var ieiet iekšā. Vēl informācija, kas grib var palasīt.
Ui, te prātīgi jāiet. Tikko bija tik karsts, tagad tāds vēsums te patīkams. Es nezinu, tas ir tilts. Labs skats. Mēs tiekam biezi. Jā, tieši tur, kur ir gaisma, ir suns sākuši saukt. Ne tikai suns. Te pišķiņķi jāiet. Oi. Jā, kā gaisma, tā kaut kāda dzīvība parādās. Tas viss ir lavas paliekas. Re, kur ir tā kā zīme un sēta priekšā. Tur nevar iet. Vispār tā salas te dziļāk. Par prieku bujāt, lai viņš saprot, ka tā tur nevajag. Šitie pēc dubļiem izskatās, bet tie nav dubļi. Tas ir vienkārši akmens tāds. Te tālāk nedrīkst iet, bet te ir izgaismots. Izskatās, ka tur kā jau neizskatās nekas tik tiek, droši vien vienkārši griezti zemāki. Jā, vai ne? Šitie vai nu stalagnīti vai stalaktītis, neatceros, kurš no augšas nāca. Tā kā veidojās. Nu, otrs atzars arī te ir. Bet tur mēs laikam nelīdīsim, jo tad būtu jāparāpo. Mēs šobrīd fancy ar vienīgajām drēbēm laikam to nedarīsim. Nu, man bikses ir vienīgās. Kamera nemāk nofokusēties tādā pustumsā. Es teiktu pilnībā garā iet. I'm hot, and you know it. Dzeramais ūdens Fuji kalna, no Fuji kalna pakājas. Es tikko izdzēru šito te pudeli, domādams viņu izmetīšu, bet avotiņš ieradās. Jāpaņem. Jā, parasts ūdens. Metējās uz zemes šitāds. Te ir vesels koks ar šitādiem, krūms īstenībā. Te ir ne tikai samtenes, bet ir arī krokusiņi. Un te ir ļoti skaisti apstādījumi. Mēs ejam skatīties dabu. Atkal hurma. Te ir pilns ar viņām. Mēs ar šādu te kanālu šobrīd ejam. Jāpaskatās, vai sneki te nav atkal, tāpat kā Melnkalnē. Bet varu te nav, tā kā droši vien, ka nebūs. Vēl viena rīsu plantāciņa, maziņa. Te vēl viens kanāls pieplūst klāt. Mēs ar Gloriju runājām, kad vēl viens iemesls, kāpēc te viss varētu būt tieši, ir, ka tas ūdens ir vienkārši sārmains. Vai kaut kāds tāds, jo te visur ir tie vulkāna ieži, un gan jau kaut kas tur stāvojās ārā.
Jo tajā ūdenī dzīvība baigi neredz, pat mazās ziltiņas nekādas nav. Glorija tikko apgaismoja mani, ka mēs te vakar nācām šitien te. Nu jā, es neatpazinu. Pamatīgs bambuks. Un šitais te zirnekļa strāns ir ogu dievs, kas pa zirnekli. Bļāviet, gundā. Tā kā jā, māmačka. Es taču nedīju pat klāt viņam. Viņš ir fucking lapseni nogalinājis un ēd. Wow. Kur ceļa malā minīšrains. You know, mini-mī. Bišķiņ var. Kospā, viņš tur kaut ko vazājās. Te ir tādi divi milzīgi zirnekļu tīkli. Kārtējais jaukais akas vāks. Maz dārziņš. Tāds lūk ir jāpaiņu. Privāta mājas, maz dārziņš. Pat sastakot kopā viņa ir augstāka. Jā, te ir 3 metri. Un viņa ir tā kā vienā līmenī ar mani. Tas tā kā izskatās pēc acis asins zālēm vai kaut kas tam līdzīgs. Te ir tā kā citi augšanas apstākļi lietām. Viņiem te citrus augļi aug tā kā mums ābole. Re kur lielie, re kur maziņie, re kur parastie. Baznīca. Šāda izskatās kristiešu baznīca Japānā. Baznīca. Ir kādas laterneņas visur sakarinātas. It kā nē. Šitien te tāds rejončiks ir tāds reāli smuks krāsēns naktī noteikti ir. Tā viss tajās laternās. Un te ir tik daudz toaletes. Ziemassvētku eglīti pieņem, kad Hatsujume Bridge. Šitāds te interesants tilts. Tur ir Fuji kalns. Izskatās, ka tie ir dūmi, bet tas ir mākonis. Toalete. Tad atmosfērīga. Šī te teksta rindiņa tulkojās, ka tās nav cigaretes, bet tā ir japāņu tēja. Skaidrs, jā? Te, kur ir lietošanas pamācība, viņu nevajag pīpēt. Fuji kalnas saka, pa lielu šņabis iekrāsot zilā krāsā un ielikts Fuji formas pudelēm. Pocket wine. Kābats izmērvīns. Visiem alkohola cienītājiem. Arī kādi ķēliņi. Viņiem te ir tā kā skala, lai saprastu, kāda garša būs izteiktāka. Es te visu laiku smējos par Norvēģiju, bet te ir Norvēģijas troļi. Šķiet, ka pa labi jāiet. Labi. Tā tad noskaidrojām, šitās ir Thank You Pilgrimage Jizo statujas. Vienkārši paejot viņām garām, mēs jau uzņemam daudz labas enerģijas. Un te ir viņas ļoti daudz, un viņas šeit ir nogādājuši visādi svētceļotāji, kuriem no šejienes ir palikušas siltas atmiņas. Tā kā izbaudam un uzņemam enerģiju. Man patīk dažiem tās cepurītes radītās vēl. Šitais virziens tāds senākas, izskatās jau ilgāk šeit esošas. Tur, kur pie ieejas, tur bija tādas svaigas. Pastāvis. Wow. Mākslas darbi. Šitien kaut kāda aktivitāte. Šeit ir jāiesmēļ un jānomazgā savi grēki un tā tālāk.
Sāpīgās. Tā nav kristīga. Jā, ok, pareizi, jā. Te tikai nomazgā sliktās domas, apšrakstot statujas. Te var visu dienu pavadīt viņas apšrakstot. Šajā plāksnē ir rakstīts, lai mūžam dzīvo naughty people. Viņi māk izbaudīt dzīvi. Jā. Šodien dzīvnieku diena. Glorija atrada šādu jauku vardīti. Viņiem te tusē arī mazgā savas sliktās domas nost, izbauda dzīvi. Reāli iecipīja šitās tamborētās adītās cepurītes. Te ir vēl viena taciņa. Bet to varēsim iet lejā. Nē, nevaru garantēt. Carry on. Viņam pat lacīta. Tā lacīta viņam ir kā... Aizsargs no sliktā, jā. Viss, kas viņu kultūrā ir aizsargs no sliktā. Tā mums stāstīja Terijs. Tā ir statuja. Acis reāli, acis džekam ārā no pieres. Un tur ir vēl viens džeks. Un mēs te nākam. Viņas te ir bišķiņ daudz. Kur mini-šrains. Un tur vēl ir uz augšu. Vau. Iesim garām visiem kungiem un dāmām. Kam bērns, kam kaut kas cits rokās. Nav te bērni. Viņi man liekas ēst prasa. Man liekas, tur tas atliek var nopirkt. Varēs nopirkt kaut ko. Es viņiem mēģināšu. Tas ir Fuji, kas? Kaza un Fuji. Man vajadzēs vēl. Labi, būs. Es gribu ēst. Ar to burkānu, kad nomet zemē, to viņš neēd, ja? Nē, tur bija rakstīts, ka viņš neēd. Uz zemes esošs, Jā. Izlepis. Lopiņš. Paņem 50. Ka viņš saprot. Nu, klausies, es tikai tagad šoreiz tev dalīšu vairāk. Labi, vai tev? Un mēs varam kaut kā Man bija jāatbrauc šeit, lai kāds pagarot. Nē, kundās. Jā, vai ne? Kāds, vai kāda tev laba kāza. Superīga kāza. Jā, nu izkodlāda, jā. Toč kā suns. Man mājās ir tāda kāza ir. Nu, nezinu. Oi, kāds tu. Izstrāda. Jā, jā. Nē, Vai kur tie putekļi lido. šitādi, ne? No tā virziena nāca. Oi, dāvans. No tā virziena nāca 3 sprādziena, tā kā 3 sprādziena skaņas, principā.
Un tur arī tas helikopters lidinās. Nē, šitāds nē. Laižās lejā rekur. Kaut ko interesantu viņi tur dara. Kārams Ieriņš. Fudži pakājām ar kazu. Klarībā rubījās. Starp citu, viņu sauc Juji. Es nezinu, vai to es teicu jau vai neteicu. Kur šeit ir tas rajončiks ar tām laternām. Un kaut kur īstenībā tepat arī mēs dzīvojām. Man liekas, ka tajā reģionā. Tūkotājs? Vai nav tūkotājs? Tu nav tūkotājs. Vēl nav. Vēl. Tagad mēģināšu izvilkt laimīti. Tā tam nebija jānotiek. Kā? Es nogāzu vienu laternu. Ko? Es nogāzu laternu. Bet tu saproti, ka man vajadzēs tūkotāju. Jā. Es ceru, ka centrā ir tas pats simbols, kas bija tev. Nē, nav tas pats. Nav tas pats? Jā. Tad tev būs jauna pieredze. Jep. Parādi Glorija savējo. Jep. Jā. Šis ir Lucky un tas ir... Tas visticamākais ir Unlucky. Jā. Un šeit visas sliktās laimes tiek piesietas, lai nesako cilvēkam, kas viņas ir izvilcis. Dodamies uz dzelzceļa staciju Ivanami. Tā, jā, mēs vēl neesam bijuši. Viņi ir pa 10 minūtēm tuvāk. Nu, un tāpēc ejam tur. Šodien ir pa otru pusi lejā. Īsais ceļš laikam. Es rāpo. Kā tārps rāpo uz muguras. Bet viņš ir muguras. Gribu viņu pagāzt riņķī ar kociņu. Viņš varbūt tā izbauda. Varbūt. Paņem kaut kādu zariņu, reku salmiņu. Un tā kā mēģina apgāsties pareizi. Izskatās, ka viņš ahujel. Jā, ko te apgrievu? Viņš tāds, kas man pieskārās. Nevar vairs kustēties. Lūk, beidzot arī zaļās tējas krūmi. Šitie gan izskatās jau, ka ir dani šogad. Tādi neizzaļi un ar zirnekļiem. Kur bērnus pavada pieaugušie. Ejam uz dzelzceļa stāciju tādām te mazo ieliņu gar privātu mājām. Tas, kas ir interesanti, viņi arī ar moderniem materiāliem mēģina uztaisīt, nu, ne visi, bet šim tie, kas var atļauties tos tā kā slīpos ieliek tos jumtus, tā kā tos vēsturiskos. Tas ir interesanti izliekās. Rekur, piemēram, tāda māja. Uz ielām pa lielām ir tie, kam ir jāstrādā tur vai turisti. Un arī, mēs, piemēram, redzējām tikas mammas, vai es nezinu, sievietes, vai ne? Es domāju, tas bija darbinieces. Es domāju, tas bija bērndārs darbinieces. Nē, bet viņš, tās, kas gāja, tur darbas, jā, bet tās, kas bija, tā kā... Tās divas, jā. Kā housewipes, tāpēc man ir tāds, jā. Mammu vipes. Bet izskatās, ka arī tas nozīmē, ka tu pa lielam esi tā kā kaut kādās robežās. Kulturāli sākas vāks. Un tikai sanāk, ka viņi iebrauc, principā tagad šitos varētu laist lejā. Ja tu iebrauc iekšā, pacel, šodien sanāk, ka 2 reiz var pacelt. Vai 3 reiz augšā vēl. 1, 2, 3, 4 mašīnas var vienu virs otras no foršas grafikas. Kur ir Rīsu lauks. Šitās mājas ir dzelzceļa stacija, kurā pietur Shinkansens, un te ir mašīnas stāvlaukums. Tā kā tas viss te ļoti interesanti iet kopā.
Re, kur ir zona, kurā var smēķēt. Citur nedrīkst smēķēt, bet ļoti gribās, tad tur drīkst. Iegājām Doto. Es paņēmu tapiokas, Royal Milk Tea un Glorija paņēma kafiju. Šitāds te miestiņš. Mūsu stacijā. Royal Milk Tea tapioka. Pirmā kafija, kas Glorijai garšo. Viena bija automātā, kas bija šķīstošā, un tagad... un vēl viena bija Starbucksā, kas vienkārši neskaitās kā kafija, tā kā diabēta. Nu, man viss dzērieni garšo reāli, man ir viegla dzīve šeit. Zini, ka es visu laiku domāju par to, ko Kristaps teica par to, ka no automātiem viņi nav pārsaldināti tā dzērieni. Man tāds... Manai galvai tā kā varētu būt mazāk super, bet ir fajn, tā kā. Nu, tas viens dzēriens bija super salds, jā. Iegājām kioskā, kur ir visi kaut kādi gardumi un labumi. Jā. Vienu blakus. Tu zaļo paņēmi? Jā. Būs veselīgāks. Dzers šitā tēja. Jā, viņš pakrita zem automāta. Lai tur arī paliek. Labi, ka mums ir roku dezinfekcijas līdzeklis. Nu, arī fakts, jā. Un zini, kas ir vēl redzīgāk? Es viņš to filmēju. Tieši tik pēkšņi tas notiek, un katru reizi, kad tas notiek, Glorija bišķiņ nobīst. Nu, tā kā ļoti bišķiņ, vai ne, Glorija? I leave my dignity behind me. Kur Glorija dezinficē rokas pēc incidenta. Amazing. Jā, jā. Es gribēju teikt, ka laikam mūsējais brauc, bet nē, šitais vienkārši pabrauca garām. Bet mūsējiem arī tūlīt būtu jābūt. Rekur tagad piebrauc mūsu vilciens tagad Hikari 517. Iepriekš teica, ka pāris dzeltenē līnijā nedrīkst kāpt, jo tad būs emergency stops vai telefonu vai roku pārliekot. Tā kā tas Džeks tur riskē. Mums ir 11. vagons. 3B un 4B. Jā. Man nepaveicās, abās pusēs sēž cilvēki jau. Nu, tagad būs tas brīdis, kad Šinkansenā ēdam ēst. Diemžēl pa vienam, jo ir diezgan piebārs šitais vilciens. Nu, kāda ir dienas beigas. The baggage corner next to wash basin is an oversized baggage compartment. These are only available to passengers who have made a reservation. Passengers who have not made a reservation will not be able
use the overhead ramp. Tā, saņēmāmies beidzot apēst. Ir diezgan garšīgs. Tēja gan šitā vairāk ņemšu parastu zaļā tēja. Nu, mēs esam Nagojā. Šis ir mūsu pirmais skats. Drīz jau gan paliks tumšs. Šādi izskatās iekšā Nagojas stacijā. Ļoti līdzīgi kā Tokijā. Zooloģiskais. Jā. Šeit ir stacija, un šeit ir tā kā pilsēta. Nu jā, pilsēta. Iegājām pirmajā tirzniecības centrā, ko ieraudzījām. Šāds viņam plāns. Revelotus paradīze un vispār paradīze elektronikai. Powerbankai. Otrajā stāvā mums ir klavieres. Nu, arī datorspēles tur aizmugurē. Pie tām atgriezīsimies. Austiņu paradīze. Nu labi, mūzikas paradīze. Jā, tā. Spied play. Mūziku dzirdi? Mani arī. Un to klasisko mūziku fonā nenormāli labi vēl dzirdēju. Brīžiem pat likās, ka baigi skaļi. Jā. Te tā kā vienlaicīgi ir tīrs, bet tajā pašā laikā tāda sajūta, ka te ir tomēr netīrāks. Tā kā ir kaut kādi pleķi uz zemes. Un tā. Te var smakas vairāk visādas just. Arī smēķētāji pirmo esmu uz ielas redzējis. Tā kā ir savas atšķirības. Vēl viena atšķirība. Šeit velo brauc kopā ar gājējiem. Mūs jau pāris reizes gandrīz nonesa. Vismaz šeit nav pa ielu veloceliņu. Kā jums liekas, kas ir šī ēka? Viņa nav baigi liela. Tā ir autostāvvieta. Un šī ir iela, uz kuras ir beidzot arī veloceliņš. Tā kā nav tik traki tomēr. Bet vispār tas feelings ir bišķi zemāk. Tā kā ir sliktāk šeit kā Tokijā. Jo tā kā ielas ir nesaremontētākas, bēdres vairāk. Arī smēķi, arī to cigarešu automātu, starp citu uz ielas redzējām. Tokijā neko tādu neredzējām. Kamēr tur bijām pagaidām. Tā. Ejam uz viesnīcu. Kaut kur tepat jau man sāstīja, ka esot. Man beidzot atkal ir iespēja. Šito pirmo reizi redzēju jau Tokijā, bet nesanāca vairāk ar tādu noiet. Kur ir benzīna tanks. Bet viņam degvielu padod no augšas cilvēks, protams. Šitien visu apkalpo. Ir kur vēl viens turnis, un ar kur ir pēja burtiņš augšā. Tā kā, ir stāvvieta. Mēs esam gandrīz pie viesnīcas, šitā ir mūsu viesnīca. Bet mūs te bišķiņie sāka līt pirms kādām 10 minūtēm. Baigi smagi vēl nav, bet jebkurā brīdī te var sāk gāzt tā kā ar spaiņiem. Un te zibeņo visu riņķī šobrīd, tā kā mēs ļoti gribam paspēt tur, kamēr esam vēl savas. Jā, nepavēlc tie lietas ar visās malās ir nolikt. Jā, protams. Jā. Paskaties, kāds dodas tur. Jā, Lorija par šito runāja. Zaļš skrienam. Mums ir augšējais stāvs. Mums ir augstāk. Mums būs labs skats. Un Glorijai ir sava privātā atslēga uz publisko vannu. Jā, Gundaram viņa nevajag, bet man vajag. Tas notiek tāpēc, lai vīrieši neielavās sieviešu vannās. Jā, man ir bail iedomāties, kāpēc. Jā, jo tā noteikti ir noticis. Mums ir atvērtie griezti. Un šeit līdz lietas. Un te ir, protams, pašnāvnieku tīkls, lai noķertu. Nāciet, es jums parādīšu, kur es esmu. Welcome to my crib. Tā, tūlīt būs genuini pirmie iespaidi. Cik te ir silts. Te ir liela kulta.
Te ir, protams, propaganda. Man patīk šis vārds. Tā, ievērtējam toleti. Tāds pats high-tech. Viņa grib šito te revielu. Bet vai mums tur ir siena? Jo man tā kā vienmēr licies redzīgi, ka tur ir siena vai kaut kas tāds. Es vienkārši gribu izslēgt gaismas bišķiņu. Romantiskāk. Jā, labāk vai ārā redz. Wow! Mums ir Eiffeļa tornis! Jā, es zināju, ka tur ir, bet šis ir jackpot. Ejo, mēs varam kādam logos skatīties. Nice, man būs ko darīt. Šis ir jackpots, un tagad vēl sākās šitais te... Negais. Negais. Jā. Nice. Attaisi, lai pavēdinās, jā. Jā, mēģinu noķert šito te negaisu. Rekāds mums te ir teļuks. Te ir viss, ko tu vari vēlēties. Te ir Wi-Fi parole. Katrai istabiņai sava Wi-Fi parole. Te ir noslodze, šis mums pirksts fokusējās. Te ir noslodze vīriešu dušām, tām publiskā vānai, te ir sieviešu. Te ir forecasts. Un te es nezinu, kas ir. Gadām vēl neesmu izlasījis reklāmas droši vien. Propaganda, tā teikt. Vai kāds te raidījums iet pa televizoru. Šitā paša raidījuma vadītājs, principā šitais pats raidījums vakar gāja, tajā otrā viesnīca publiskajās vannās. Vīriešiem, jo sievietēm nebija ekrāna. Nu jā. Nu jā. Tas, ko viņi teica. Šitais te ir vadītājs viņam. Ķipa 30 gadu jubilē bija nesen šitajā raidījumā. Kaut ko teica, ka bija... Jā, ķipa viņš bija uztaisīts šovs, kad viņu savāca no ielas randomā un tā viņš kļuva par raidījumu vadītāju. Gan jau, ka realitātē viss bija tur iestudēts un viņš bija atlasīts, bet tas tika pasniegts tā, kad viņš ir randomā cilvēku uzrunā uz ielas un tā kā saka nāc līdzi un tā viņš kļuva par raidījumu vadītāju. Okay. Tur nevajag pietuvināt, jo es neko tur neredzu tavā pēdā. Uzliec reiz 1. Reiz 1? Nē, reiz 3. Nezinu. 3? Jā. Ok, kurā vietā tev tur ir kaut kas? Neredz. Tur ir bišķi nosārts, tāpēc tā ir tulzne. Tāpēc jāuzlīmē Peppa Pig. Jā. Glorijas mīļākajā plākstarīši. Jā. Mēs paņēmām līdzi. Paldies. Paldies. Šī te lieta Japāņiem ir ļoti svarīga. Viņam patīk ledus ūdens. Vispār dzērienu ar ledu. Es teiktu, ka mums ļoti paveicās, ka neesam mēs slapši kā žurkas. Vismaz pagaidām. Kāds ir spogulīts uz zemes, ir smuki nolījis. Rekāds jauks skats. Sēž un skatās uz Eifelīti. Glorija atveda mums šādu vietu. Tur ir reāli gatava. Redzēsim, vai mēs saņemsim drosmi ieiet. Tā. Arī gatava. Mums tā kā tikko ienācām tajā vietiņā. Un mums bija reāli grūti pasūtīt. Tā kā viena lieta bija tas, ka Google Translate šito uz galam labi neiztulko. Es domāju, gribu paņemt sakai, bet te nav sakai, tas ir vaino, kas ir vīns. Vaino būtu vienkārši izlasījuši Vatkanā, šito paši būtu sapratuši. Saka, citādāk rakstās, bet
tikām galā. Mēs paņēmām tā kā šito setu, un tad cilvēciņi tā kā apkārt sēž un būvē viņus. Un mums te ik pa brīdim tikai iedos. Es paņēmu ginger ale un Gloriju zaļo tēju. Tā kā... Jā. Baigi labs. Tāpēc tīrbulīši tik dīvaini. Viņi ir abos galos tā kā... Nē, nu nav, jā. Labi, mums te atnes 2 sēdienus. Šitais ir sashimi, to es nokavēju nosaukumu. Bet visu šito mēs garšosim. Šitais ir marinēts un ļoti garšīgs. Man liekas, ka tas kaut kāds kalmārs. Vismaz pēc tādas kāņas izskatās. Jēl zils. Es domāju, ka tas ir tuns vai... Nē, tuns tas nevarētu būt. Zandarts vai... Es nezinu. Kaut kas ļoti labs. Un tikko atneks salātiņus. Es jau ekspertu varu pateikt pēc tā kā izskatās, kas tas ir. Un pasakiet arī man. Šita kas ēns ar pildījumu. Salātiņi, starp citu, ir ļoti labi. Vienkārši salātiņi ar kaut kādu mērcīti, bet garšo labi. Ļoti labas. Kaut kāds tā kā krēms siers. Un, protams, šita ksēnīta ar savu suliņu baigi labi šitais ir kopā. Tikko atnes šitās 4 eļainas lietas. Pēc paskata galīgi nav iespējams pateikt, kas tas ir. Es pievērsīšu uzmanību vienkārši šķīvim. Tas ir tā kā akmens izpulēts. Kruta. Kas tas ir? Tā ir smula. Tā ir kaut kāds zivs. Un tur ir iekšā ikri. Ļoti laba. Šobrīd vēl karsta. Baigi labs. Pēc garšas, kaut kāds zivs gaļa ar ikriem. Konkrēti kaut kādu zivi nevaru pateikt. Bišķiņ pēc lauku asara garšo. Bišķi pēc asara garšo. Atver savu sirdī. Ja tu negribi, Gundar, kā jau tu zini, man sirsnīgs garšo. Jā. To gan jau zinu. Domāju, tas ir vistu sirdis? Nu labi. Šī būs reize, kad Glorija netiks pie papildus porcijas sirdīm. Viņas ir tā kā dūmos grillētas un reāli ir labas. Atnāc jauna gaļiņa. Atkal nemākam pateikt, kas tas ir. Glorija saka, ka tā ir vistiņa. Apliecinu, tā ir vistiņa. Viņam ir ļoti labs tā kā garnējums. Tāds viegli sāžu kaut kas. Baigi labi garšo. Vēl viena lieta. Es domāju, kam es šeit trauciņus domāt. Tas izrādās ir iesmiņiem. Tā ir kaut kāda vistas daļa, kuru ir daudz āda. Nevarētu būt viņas astītas. Tā te ir tehniski varētu būt vienkārši vistas āda. Jo man te pat priekšā stāv šķīvs ar tikai vistas ādaņām. Baklažāns. Mēs domājam, ka tas ir baklažāns. Ui, kāds viņš sulīgs. Jābūt labam. Glorijai garšo šis baklažāns. Nu, man tā. Man toppings garšo, kas ir sīpoli, man liekas, ar soju. Bet pats baklažāns. Nu tā, labi, viņš arī vēl karsts ir. Ļaušu padzist un došu otru iespēju. Nu, pēc otrās iespējas ir tā. Maliņas man garšo centrus nevisai. Maliņām vienkārši ir garšas kaut kādas savākušās centrus, vienkārši tāds centrs, tā kā mīksts. Nu tāds. Man ir pretējā situācija. Ja? Paskatās, tie, kas paliek. Man tieši tas garšoja. Nu, mums atnes vēl gaļiņas ar kaut ko asu uz maliņas. Speķīts ar, tūtiņas speķīts. Izcepināts labi. Garšīgs. Šitais kā mājās ar sīpoliņu vēl pa vidu. Nākošā gaļiņa. Glorija saka, tā ir akna. Redzēsim. Tā nav akniņa. Tas ir steiks. Nu, jā, laikam tā saucās. Vidēji cepts, video asiņains vēl. Garšīgs. Un blakus mārutki. Ļoti labi iet kopā. Mēs paņēmām vēl 2 vīniņas. Un tad ar šo dzērienu bija arī piedzīvojums.
Tā kā viņi mums prasa, kā mēs viņu dzeram. Nu, es tā kā nezinu, kā mēs viņu dzeram. Mēs viņu dzeram. Viņi prasa sodu roku. Ar gāzēts tev viņš ir? Vai vienkārši ūdens? Gāzēts. Tad ar gāzētu ūdeni vai ar ledu vienkārši? Roku ir ledus, sodu ir soda. Nu, un vēl paņēma ginger ale. Jā, bet ar šito bija vieglāk, tikām galā ātrāk. Jau ir pieredzīta. Mūsu piedzīvums turpinās. Mēs tā kā bijām izdomājuši, ka varētu maksāt. Bet tā kā šitais pavārs, kas pie mums vēl kāds pretēji sēd, tā kā strādā. Viņš tā paceļo, paskatās uz mums, uz akcentu, tā kā parāda, ko saka, un parāda divi. Un sanāk, ka mums vēl ir ēdams, ka mēs neesam dabūjuši. Tā kā mēs pasūtījām no dzērums, mēs atbeķisim par ēdienu. Mēs jau gribējām iet projām, jo mēs vēl kādas 10 minūtes sēžam jau bijām izdzēruši tērienu slāni garu, un tad kaut kādas 5 minūtes taču sēdējām un vienkārši skatījāmies viens uz otru. Augsts? Jā. Tiešām augsts. Un tagad mums atnāca udon nūdels. Ēdīsim viņas. Garšīgas. Tur tādas kārtīgas rēsnas nūdeles. Atkārto. Tas nepalīdzētu atcerēties. Nu, būs arī atmiņa. Tā kā Mārīte atgādinās. Viņa skatās šos video. Es ceru, ka tu video pabrīdināsi, ka mums brīžu parādās ziņas. Nu, viņa tagad zina, ka viņai tagad jāklausās ir. Un Mārīte tagad zina, ka viņai ir jāklausās un jāatcerās. Jā, tas, ko tu teiksi tagad. Nu, saki. Pirmā lieta, ko es darīšu, kad es atbraucu mājās. Ja atcerēsies, un ja Mārīte atgādinās. Nebūtu Mārija. Viņa teica, ka jūtot Mārija. Vispārīgi. Viņa ko tev? External memory device. Ko saki? Viņa tev external memory device, ka tev Nē, šoreiz tev. Viņa ir Armanda external. Nu jā, labi, nu saki viņai. Viņai tā kā neziņā neatstāja. Viņa jau sāks skipot. Pareizi darīs, nav ko lasīt šitiem. Nu, atbraukšu mājās un sakaršos visu sirsnības, un tad būs uzcipēt. Jā, tā kā Mārīte atgādini, bet zini, ka brauc ciemos. Nu, un mūsu pēdējais ēdiens. Nu, tā bija šī vakara noslēdzošais ēdiens ir deserts. Un tas ir vaniļas saldējums. Tāds ritīgi ciets. Ļoti strauji izkusmutē. Jā, vai ne? Karš pazuda. Garšīgs. Es tā vispār secināju, ka viss mans ēdienu vērtējums būs garšīgs, tā kā piedodiet. Nav daudz. Ir vienkārši, jā, ir vienkārši garšīgs, un tad ir varbūt ļoti garšīgs. Tā kā šis ir garšīgs, bet vēl kādēļ šī dienas ēdieni bija ļoti garšīgiem. Jā, kas bija visgaršīgākais? Visgaršīgākais? Tā grūti pateikt, bet tās vistu miziņas, ādiņas, tas bija ļoti labs. Jā. Sirsniņas bija ļoti labas. Jā. Steiks bija labs, un tad tās marinētais augstais, kas sākumā bija ļoti labs. Udon nūdeles bija vienkārši labas, un tā kā tās nebija ļoti labas, tad tās bija vienkārši labas. Sēnītes bija ļoti labas. Tāpēc saku, lielākā daļa ēdienu bija ļoti labi. Šī ir tā apbarošā vietiņa, kurā mēs bijām. Viņai ir 2 stāvi, kas tur ir privātās telpas, kurās arī var līdz 10 cilvēki ēst. Atstājām tur 11,000 jēnas, bet super vieta. Dodamies uz 7-Eleven nopirkt vēl kaut ko, uz ko žema saldējā. Nē, bet mēs esam ļoti pieēdušies, tas nav tā.
Labi, es nezinu, vai mēs kaut ko nopirksim. Man vajag plāksteri kājai, tūs nuzas noberas. Es vairs vienkārši gribu vakartai. Jā. Ar pienu. Ar pienu. Jā. Nu, come on, jāizmanto. Jāspēj. Bāc, kas mums būs? Kas būs? Bizītis mums vajag. Kāds bizītis? Automātiņas ar visādiem dzērieniem, kas jau ir silti. Un pa normāli, nu tā kā sakarīgi cenu. Nu tā kā, ja es pa eirīti varu uz ielas dabūt siltu tēju ar pienu un saldu, nu bāc, ļoti forši. Jā. Bet mums, tajā laikā mums vendīga mašīnās universitātē vismaz snikerām, kas tas bija KitKats. KitKatām pielika cenu no eiro uz eiro 20. Oh. Nu, tās multenis, tas... Kā bija? Tā, uz kuru mēs aizgājām netīšām. Nu, cīsiņbalī. Tas nav tas džeks? Nē, tur bija cīsiņš un maizīt atsevišķi. Ups. Glorija parāda kāju. Glorijai ir saules apdegums uz kājas. Ļoti dīvainās putā apli. Jā, un uz vienas kājas tikai. Glorija apdeguma dēļ šodien uz karstām manām neies. Māsīja, ka nedrīkst. Nu, mēs esam istabiņā. Un principā šodien tas ir viss. Čau! Es tomēr aizmirsu, kad mēs dažas lietas nopirkām. Būs degustācija šim un šim. Tā, tas ir marshmallows. Baltā šokolāde, nē? Nē, tas ir marshmallows. Nu jā, bet viņš tā izkusa kaut kāds slānīgs viņam pa virsmu. Sweet potato. Tā kā marshmallows ar saudulu kartupeli, ja? Garšīgs. 7 no 10. Un tāda močī. Glorija jau savēju apēda. Kāds bija? Garšīgi. Vai šī... Nu, skatieties, tukšu trauciņu. Bija ļoti labs. Šodien garšīgu Latvijā es nebiju ēdis. Man gan viņš bija izkusis, tā kā vienā kumosā dabūja apēst, bet bija ļoti labs saldējums. 9. Nu, un šī tēja, kā jau Glorija izrādīja, šī ir lielāka, bet viņa ir plasmas pudelītē. Otra bija tā kā metāla pudelītē. Es teicu, ka lielāka. Nē, viņa ir lielāka. To es saku. Un kas ir vēl interesanti, nu, to izrādīja, ka nav metāla. Šo te ražo Coca-Cola. Interesanti, kāpēc Latvijā tādas nav? Bet ir ļoti garšīga, ļoti labi tēja, melnā. Tagad gan viss. Bye!